Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma pilna servisa autolīzings un auto abonēšana, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šodien Tavs Auto TV 2 dvīņi no Audi modeļu klāsta. Lai gan to deguni ir visnotaļ līdzīgi, to raksturs, tehniskie parametri un virsbūves pludlīnijas ir gan atšķirīgas. Skatoties uz tiem, man prātā uzreiz nāk ainas no 1988. gadā radītā Holivudas grāvēja Twins, jeb dvīņi, kurā Arnolds Švarcnegers un Denis DeVito atveido dvīņus, kuri pēc zinātniska eksperimenta ir ģenētiski saistīti, taču pilnīgi pretstati. Viens fiziski attīstīts un ātrs, bet otrs vairāk radīts ģimenes dzīvei un komfortam. Tātad šodien mūsu rīcībā ir divi svaigākie Audi modeļi. Praktiskais Audi A5 Avant un 367 zirgspēkus jaudīgais S5 sedans. Tos izbaudīt kopā ar mums esam aicinājuši cilvēku, kura vārds, līdzīgi kā Audi autobūvē, asociējas ar stabilitāti un pārbaudītām vērtībām. Juris Žagars jau 5 gadus vadījis Dailas teātra darbu un darīs to arī turpāk. Viņa spēju un aizraušanos lauks ir plašs. Saņēmis labākā aktiera balvu gan teātrī, gan kino. Kā uzņēmējs Juris ir Žagarkalna īpašnieks un vēl jau 18 gadus vasarā organizē Cēsu mākslas festivālu. Ikdienā viņš aizraujas ar kalnu slepošanu un motobraukšanu, bet stāsts par auto Jurim ir stāsts par sajūtām. Man dzīve, protams, tagad notiek teātrī un tikai teātrī, un it īpaši tagad, ka nākamie 5 gadi priekšā. Bet es ļoti ceru, ka es varu būt kādā lomā, atkal varētu atgriezties uz skatuves vai nu savā vai nu citā teātrī, jo tagad ir varbūt vairāk laika puses. Jo daudzas lietas ir atstrādātas, komanda ir ārkārtīgi spēcīga, un ja es varēšu atļauties, es tomēr gribētu arī ne tikai filmās strādāt, bet arī varbūt kādu lomu nospēlēt uz skatuves. Šis ir īpašs mirklis Audi pastāvēšanas vēsturē. Līdz ar jauno A5 un S5 prezentāciju Audi ir ieviesis būtiskas izmaiņas savā modeļu klāstā, jo turpmāk šie modeļi aizstās te jau 30 gadus ražotos A4-niekus. Bet raugoties uz šiem skaistuļiem, tā vien šķiet, ka par to nebūs jāskumst. A5 ir paaudzies visos virzienos, īpaši garumā un riteņu bāzē. Tas nodrošina vairāk vietas pasažieriem un bagāžai. A5 ir viens no pirmajiem modeļiem, kurš izstrādāts uz jaunās Premium Combustion platformas. Un pateicoties tai, A5 var lepoties ar optimālu svaru sadalījumu un precīzu vadāmību. Mašīnām ir ļoti svarīgi, sevišķi šodienas pasaulē. Kādreiz bija tā 90. un tam līdzīgi, ka mums bija tik liels pārsteigums, ka var būt arī normāla mašīna pēc ladām, žiguļiem, moskvičiem un tā tālāk, ka mums jau bija bauda no tā, ka mašīna tehniski ir laba. Tagad tehniski mašīnas ir diezgan līdzīgs vienā klasē. Un tad, protams, zīmolam ir lielāka nozīme, lai izvēlētos, vai tu brauks ar to mašīnu vai nē. Man ir ļoti svarīgs sajūta, kādā tu esi braucot mašīnā. Tieši emocionālā, tā psiholoģiskā sajūta. Un lai citas nebūtu pārsteidzoši, un lai kā es negribētu racionāli tam pretoties, bet zīmolam ir nozīme. Droši vien, ja šie divi brāļi vai māsas piedalītos skaistuma konkursā, uzvarētāja laurus plūktu šis debesu zilais Ascari Blue krāsā krāsotais Audi S5 sedans. Tā vizuālais tēls ir patiešām iespaidīgs, pateicoties zemajai jumta līnijai un 4829 mm kopējam garumam. Pludlīnija ir patiešām izsmalcināta. Papildus tam visam jaunais Audi S5 100 km/h spēj sasniegt 4,5 sekundēs. Tā maksimālo ātrumu 250 km/h jums būs lēmts izmēģināt tikai Vācijā uz Bāņa vai sacīkšu trasē. Un jā, tam ir arī leģendārā Audi Quattro pilnpiedziņa. Mēs jau nepērkam priekšmetu, mēs pērkam to sajūtu, ko šis priekšmets mums sniedz. Sajūtas vispār ir visvērtīgākā prece šodien. Sajūtas to arī notirgot ļoti labi. Es ļoti labi zinu, kā tirgot sajūtas. Teātrī jau mēs neko citu netirgojam, kā tikai sajūtas. Jūs esat gatavi pirkt biļeti, jo mēs jums pārdodam sajūtu, kaut kādu emociju. Tāpat Žagarkalnā mēs jau jums nepārdodam kaut ko fizisku. Mēs jums pārdodam sajūtu, ka jūs esat ziemā, vai sajūtu, ka jūs lidojat un tā. Attiecībā par mašīnām šī
sajūta dotajā brīdī šajā mašīnā ir stabilitātes sajūta. Un šī stabilitātes sajūta, šī drošības sajūta, man liekas, veidojās no vairākiem komponentiem. Pirmkārt, skaļums, cik klusa ir mašīna, un šī mašīna ir ļoti klusa. Otkārt, kaut kāda tāda, ka šī mašīna paņem sevī ceļu vai ceļa nelīdzenumus iekšā. Tu nejūti, ka tā mašīna būtu pārāk cieta, bet tajā pašā laikā viņa ir kompakta. Jo tāda ļodzīga mašīna, viņai arī ir, protams, tā dīvāna sajūta, tur kaut kāda liela amerikāņu puiku, bet tā peldošā sajūta nevienmēr rada tādu 100% kontrols sajūtu, ka ir kontakts ar ceļu. Šai mašīnai ir šī līganā peldošā gaita, bet tajā pašā laikā tu diezgan jūti stabili, ka ir kontakts ar ceļu. Savukārt, tīri emocionāli, jā, man patīk, ka tas ir Audi. Un izstāstīšu, kāpēc. Pirmkārt, tāpēc, ka Audi ir klasisks tomēr. Tas ir brands ar lielu vēsturi. Manā paudzē, manos gados laikam nepiestāv būt novatoriskam un nedaudz ekstrēmam, kaut gan kādreiz jau varētu arī izvēlēties kādu citu mašīnu. Viņa ir pietiekami gaumīga, viņa nav ekskluzīvi dārga, kas arī ir svarīgi. Man liekas, braukt ar neadekvāti dārgu mašīnu būtu nedaudz bezgaumīgi. Ja pievēršamies tehnikai, Audi A5 dzinēja piedāvājums ir patiešām plašs, sākot no ekonomiskiem 2 litru TFSI benzīniekiem un 2 litru TDI dīzeļdzinējiem līdz pat 3 litru V6 top versijām. Mazākā jauda, ar kuru var rēķināties A5 bāzes izpildījumā, ir 150 zirgspēku. Nedaudz jaudīgāki un vienlaikus taupīgāki ir 2 litru TDI dīzeļi ar 204 zirgspēkiem, bet jaudas piramīdas augšgalā atrodas V6 benzīndzinēji ar iespējīgu 367 zirgspēku jaudu. Neatkarīgi no versijas, visi modeļi aprīkoti ar 7 pakāpju 2-sajūgu pārnesumkārbu, un manuālās pārnesumkārbas vairs netiek piedāvātas. Turklāt A5 B10 sērija ir pirmā, kas izmanto Audi otrās paudzes vieglo hibrīdu tehnoloģiju MHEV Plus. Protams, ka tas dīzels ar to piestūmēju hibrīdu motoru, tu vienalga jūti, ka tu iespied to pedāli, viņš paņem pretim. Viņš nav tāds fūras dīzelis, ja? Viņš tomēr ir agresīvs dīzels, spēcīgs dīzels. Es pat teiktu, vienā brīdī, ja jūs nepateiktu, es aizdomātos, vai tas ir benzīns vai tas ir dīzels, bet 2-litrīgs dīzels, tā ir cienījama jauda. Neapšaubām, Audi ir viens no prestižākajiem automašīnu zīmoliem pasaulē, un tas ir arī viens no lielākajiem luksus automašīnu ražotājiem globālā mērogā. Šo slavu zīmols izpelnījies pateicoties tehnoloģiskām inovācijām, leģendārajai quattro pilnpiedziņai un izcilajai kvalitātei, runājot gan par materiālu izvēli, gan arī apdars kvalitāti. Gan A5, gan S5 salonā ir jūtama šī premium garša. Milzīgi ekrāni ar smalku detalizācijas pakāpi, rādu apšūti paneļi, sportiski sēdekļi un stūre un Bang & Olufsen augstas klases stereosistēma. Tur nav lētuma piegaršas un dārgas lietas tu vienkārši jūti. Es atceros, kādreiz mums bija kostīma māksliniece kinostudijā, un es ar viņu slēdzu derības. Mēs ejam Berlīnē gar dizaina veikaliem, un viņi saka, es tev parādīšu ar pirkstu, kurš ir visdārgākais priekšmets vai apģērba gabals šajā veikalā, nepaskatoties uz cenu, un es vienmēr zaudēju derības. Un es saku, kā tu to tā vari pateikt? Viņi saka, tā ir sajūta, dārdzību tu jūti. Un šeit, protams, Audi, tu jūti, ka nekas nav lēts, nekas nav tāda, kā mēs sakam, ķīniešu plasmas. Tālūk, nobeigumā vēl kāds fakts iz vēstures. Vai maz zināt, kā ir radies zīmola Audi nosaukums? Šīs kompānijas pirmsākumos to sauca tās dibinātāja vārdā Horch, bet 1909. gadā pēc strīda ar saviem biznesa partneriem Augusts Horchs bija spiests atstāt savu paša dibinātu uzņēmumu, nolēma dibināt jaunu un nosauca to par Audi. Šī latīņu vārda nozīme ir klausies, un tas ir tieši tulkojums vācu valodā esošajam vārdam Horch. Tāds lūk mums šodien stāsts par Audi A5 un S5. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies jau drīz jaunos auto piedzīvojumos Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt
autonoma pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes, un jūsu auto ir tīrs.